Turpinam darboties ar mūsu grīdas paneļa un arī glāzes apakšdaļas paneļa ieguvi. Tātad, jā, izmantojam drāšu birsti, noslīpējam nost visas mastikas, visu, lai redzam, kur ir piemetināts, kur ir kas un tā tālāk. Sākam urbšanas darbus, urbjam nost. Kā teikt, vajag šo te paneli mēs izmantosim, mēs viņu metināsim iekšā mūsu automašīnā, kā arī šo te grīdas paneli, ar kuru pašlaik darbojos. Mēģinam viņu ar maksimāli maz bojājumiem dabūt nost, lai viņu var skaisti iemetināt vietā, lai viņš nezaudē savus izmērus un savas formas, un arī, jā, lūk, panelis ir iegūts. Šis te panelis ir arī nedaudz aprūsējis, taču viņš nav kaut kāds galīgi sapūs un caurūsējis, ja. Mēs viņu notīrīsim ar smilšu strūklu, sagruntēsim, un tad viņš būs gatavs metināšanai iekšā mūsu automašīnā. Tagadiņās turpinam iegūt no mūsu donora lonžeronu, daļu no lonžerona, kura arī mūsu projekta auto ir tāda kā, rūsas aizskarta un arī tā, pavirši sametināta, teiksim tā. Un, jā, te nourbjam, noslīpējam vēl kaut ko, tagadiņās krēsla stiprinājums noiet, un turpinam slīpēt daļu no otrā paneļa grīdas, kas nāk pēc pirmā paneļa. Tas nav gluži aizmugurējais panelis, bet tā kā vidējais panelis, tā varētu teikt. No tā mēs arī daļu izmantosim, taču ne visu. Lūk, kur ir iegūts lonžerons, noņemts skaisti nost. Šis te lonžerons ir daudz dzīvākā stāvoklī nekā šai te automašīnai. Redz, kur jūs redzat šuves, kur ir bijuši vecie ielāpi tādi pa virsū, tā kā uzlikti, sametināti. Tos mēs visus slīpējam nost, ar kaltu daudzam nost, atbrīvojam mūsu virsmu. Lūk, šitādi te gabali atdalās mums. Slīpējamo disku, noslīpēju tās šuves, un tad jau viņš nonāk nost diezgan skaisti. Nedaudz pacietības, un viss sanāk. Lūk, šo te nelielo panelīti, kurš nāk zem grīdas paneļa virs lonžerona, mēs arī ņemsim no mūsu donora, jo viņš ir tikai nedaudz aprūsējis, taču šīs te mūsu automašīnā viņš tomēr viena maliņa viņam ir stipri korodējusi, un plus vēl šo te noņemot nost, starpās ar viņu un lonžeronu paverās rūsa, kuru mēs pie reizes arī iztīrīsim kārtīgi ar smilšu strūklu. Neaiztiksim to daļu, kuru mēs mainīsim nost. Šeit jūs redzat stūrīti, kurš ir bojāts tā kā krēslu stiprinājumam rūsas karts, un to mēs arī mainīsim. Visu detaļu šī gadījumā gan nemainīsim, bet šo te mazo fragmentiņu. Redz, kur tiek viņš izgriezts, sagatavots, taču tālāk metināšanas darbus viņam un tā tālāk jūs redzēsiet kaut kādās nākamajās sērijās. Bet, jā, redz, kur noslīpējam nost, protams, punktu metinājums, kā jau vienmēr tas tiek darīts, un ar kaltiņu nost, un šeit jūs redzēsiet, kā izskatās zem viņa. Tur arī nedaudz korozijas, kuru noteikti izsmilšosim ārā. Taču, kā jau teicu, to jūs redzēsiet nākotnē. Šeit ir visi paneļi, kuri ir izņemti ārā no donora, kuri tiks metināti iekšā. Šādi viņi izskatās pirms smilšu strūklas, un tad jau nākamajās sērijās būs pēc.